Vēlies tikt pie bezmaksas bonusa? Aicinu tevi šodien 8 vakarā pievienoties Kripto numur 1 YouTube tiešraidei, un tev būs tāda iespēja. Lielākā banka pasaulē, JP Morgan, ir iesnieguši preču zīmi, kas tiek uzrādīta kā stablecoin, un sauksies GMPD. Trumpa True Social iesniedz Bitcoin un Ethereum ETF. Japānas uzņēmums Metaplanet ir apsteidzis Coinbase Bitcoin skaita ziņā. Kantor analītiķi apgalvo to, ka Sol turēt kā valsts kases aktīvu ir labāk nekā Ethereumu. Vakardien Amerikas ETF-os gan Bitcoins, gan Ethereums ar lielāku inflow. Bitcoinam tie bija 408,6 miljoni, Ethereumam 21,4 miljoni. Taizeme apstiprina personīgo nodokļu atbrīvojumu no peļņas, ko esi guvis no Bitcoin un kriptovalūtas, kas ir turēts ilgāk par 5 gadiem. Vairāk par kriptovalūtu www.kriptonumur1.lv vai arī mūsu Telegram kanālā. Linki profilā aprakstā.